Labdien! Šajā video mēģināšu parādīt, kas un kā, manuprāt, notika Jūrmalas pilsētas sporta hallē un kādā secībā. Uzsveru, ka tas ir mans subjektīvais redzējums par to, kas notika, un nevar tikt uzskatīts par ekspertu viedokli vai absolūto patiesību. Cita lieta, neviens no ekspertiem šādu notikušā versiju principā nav apšaubījis. Tātad, visas problēmas sākās ar vienu nokritušu skrūvi, lūk šajā vietā. Tā nav nesošo konstrukciju skrūve, bet gan kāda palīga skrūve. Taču kaut kas to ir izkustinājis. Manuprāt, šī līmētā koka sija, gaisa mitruma un temperatūras izmaiņu rezultātā sāka deformēties. Jāpiezīmē, ka šīs kustības tiešām notika laika apstākļu maiņas brīdis. Likumsakarīgi sija sāka nostiept metāla kvadrāta cauruli, kura visā garumā vairākās vietās ir sastiķēta ar savienojumiem. Slodzes noteikti tur ir lielas, tādēļ kvadrāta caurule faktiski tika nostiepta kā stīga. Tādēļ arī vairs nav iespējams izkustināt savienojumu skrūves. Lai arī tās atbilst visām prasībām, šajā gadījumā tās ir pakļauts iedarbībai uz cirpi. Koka sijai taisnojoties vai deformējoties, tā aiz šīm trosēm vilka līdzi lampu stiprinājuma rēnes, kuras attiecīgi atduroties pret kvadrāta cauruli, zem kuras ir stiprināts, uzlocījās uz augšu. Nekādu bumbas triecienu visticamāk tur nav bijis, jo šī rene ir uzlocījusies gan vienā, gan otrā kvadrāta caurules pusē un vairākās vietās visā hallē. Tad uzkrita pirmais sniegs, un sija kopā ar jumtu mazliet nosēdās, atbrīvojot arī nostieptās troses, kurās ir iesietas gaismas renes. Acīm redzot, kvadrāta caurules nospriegojums bija tik liels, ka pat tam atslāpstot, skrūves joprojām palika iespiestas stiprinājumos un joprojām nav izkustināmas pat ar 10 un vairāk reižu spēku. Tagad par to, kas notika ar pārējo objektu. Pēc sporta halles slēgšanas vienā objekta galā faktiski izbeidzās visa veida vibrācijas. Savukārt mācību korpusā joprojām bija pilns ar bērniem, un tas turpināja vibrēt kā iepriekš. Likumsakarīgi visu šo starpību uz sevi paņēma vājākā vieta, pārvads otrā stāva līmenī. Vietā, kur tas savienojas ar halli, un vietā, kur ar mācību korpusu arī atrodas šīs deformācijas šuves, un tur arī parādījās plaisas gan sienās, gan grīdās. Domāju, ka ja halle būtu turpinājusi darboties, šīs problēmas parādītos, bet visticamāk vēlāk. Kādēļ hallē redzamie defekti vērojami tikai halles vienā, tālākajā galā? Esmu dzirdējis nostāstus, ka tieši šajā halles galā bijušas problēmas ar pamatu betonēšanu. Kaut ko esot nācies izlaust un betonēt pa jaunu, bet tas, protams, ir tikai un vienīgi baumas. Tāpat kā tas, ka kvadrāta caurulē pēc projekta esot bijis jābūt cilindriskai un monolītai, un sijai nav bijis jābūt no Lietuvā līmētas egles, bet no kaut kur Kanādā audzētas kļavas. Tā tik ļoti nepakļaujas atmosfēras iedarbībai. Taču pat ja tā, visas izmaiņas esot saskaņots un atbilstība apstiprināta. Kā saka, ar papīriem viss kārtībā. Vēlreiz gribētu atgādināt, ka šīs ir mans subjektīvais viedoklis un nevar tikt uzskatīts par ekspertu viedokli, bet domāju, ka sabiedrībai ir tiesības uzzināt arī to.